Esat sveicināti 1S grāmatveidībā. Kopā ar jums Vante konsultante Irina, un šodien mēs parunāsim par pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīvu pievienošanu. Ziņas par pamatlīdzekļiem un nemateriālam aktīviem glabājas kataloga pamatlīdzekļu un nemateriāli aktīvi, kur jūs varētu atrast zem augšējā izvilne PL un NMA pamatlīdzekļi un nemateriāli aktīvi. Lūk, sadalīt uz divām daļām. Kreisajā puse būs pamatlīdzekļu grupas un labajā pusē attiecīgi pamatlīdzekļu saraksts. Pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīva ziņu pievienošana kataloga par viena tipa pamatlīdzekļu vai nemateriāla aktīvu objektu grupu, kas atšķiras tikai ar inventāra numuriem, ir paredzēta speciāla forma, kuru izsauc ar pogu grupveida pievienošanu. No sākuma jāizveido grupu, un to mēs varam izdarīt ar piktogramu māpeti ar plusiņu, pievienot grupu vai nu Ctrl F9 tastatūra. Spiežam grupveida pievienošanu, un formā mums vajag norādīt informāciju par grupu veidojumu, tālāk piešķirt kodus no programma pēc noklusējuma piedāvā kodu, bet to var mainīt. Elementu daudzums, veids un nosaukums. Protams, varam pievienot arī pilnu nosaukumu, ražotāju, rūpniecības numuru, pases numuru, izliešanas datums un bāzes mērvenību. Spiežam pogu pievienot, un programma izveidoja mums automatiski vajadzīgo pamatlīdzekļu vai nemateriāla aktīvu daudzumu. Programma iespējams atspoguļot vairāki pamatlīdzekļu reģistrēšanas veidus. Pirmais veids, vienkāršais, pamatlīdzekļu vai nemateriālā aktīva saņemšana ar dokumentu, preču un pakalpojumu saņemšana. Lai būtu iespēja izdrukāt pieņemšanas uzskaites rīkojumu par pamatlīdzekļu no dokumenta saņemšana, uzņēmuma organizācijas uzskaites politikai jābūt globālai iestādījumiem PL iegāde ar dokumentu saņemšana ar nozīme jā. Pievienojam jaunu dokumentu, norādam dokumenta veidu, sēriju numuru, protams, aizpildam dokumenta galveni. Tā kā runa iet par pamatlīdzekļu iegādi atspoguļošanu, mums nav svarīgi, kura noliktava norādīta dokumenta galvēne. Izvēlējamies pamatlīdzekļu cilni, pievienojam jaunu ierakstu, kur pievienosim pamatlīdzekli, veidojot pamatlīdzekļa kartiņu, mēs varam pievienot tikai nosaukumu, ziņu datums, tas ir laukums pēc noklusējuma uz tekoša datumu, kad mēs strādājam ar šo kartiņu, aktīvu veids, pamatlīdzekļus pēc noklusējuma, ja vajag nemateriālu aktīvu, tātad izvēlējamies NMA. Inventarizācijas numurs šeit mēs neko nevaram pievienot, varam pievienot vēl pamatinformāciju, ražotais, rūpniecības numurs un tā tālāk. Ziņas nodokļu nolietošanai un grāmatveidības uzskaitei būs paņemti no dokumenta reģistrātāja. Aizpildīt pamatinformāciju, spiežam labi, lai saglabātu elementu un izvēlējamies to mūsu saņemšanas dokumentam. Tālāk
inventāra numurs. Šeit mēs to varam mainīt, neskatoties uz to, kā programma piedāvā automatiski to. Tālāk iet kategorija, jāizvēlas kategorija, jānorada grupu. Ja paredzēts, kā pamatlīdzeklis tiks nodots eksploatācijai vienlaicīgi ar reģistrēšanas datumu, tātad izvēlējamies nodošana eksploatācijai vienlaicīgi ar reģistrēšanas uzskaiti. Likam keksīti. Un programma automatiski piedāvā mums operāciju ar pamatlīdzekļu pieņemšanu uzskaiti ar ieviešanu eksploatācijā. Protams, ja šeit nebūtu keksītis, tātad tikai notikums būtu tikai pieņemšana uzskaiti. Saņemuma veids iegāde par samaksu, summa, PVN likme, PVN summa aprēķināta automatiski, likvidācijas vērtība, ja tāda paredzēta, uzskaites konts, amortizācijas nolietojuma aprēķināšanas konts, materiāla atbildīga persona, organizācijas apakšnodaļa, un šeit obligāti jābūt vismaz vienai apakšnodaļai, jo priekš pamatlīdzekļi un nemateriāla aktīva uzskaites tās ir ļoti svarīgi. Vērtības dzēšanas kārtība, un šeit jūs varat izvēlēties vai nu amortizācija aprēķināšana, vai nu vērtība netiek dzēsta. Aprēķina amortizācijas nolietojums, likam keksīti, pretējā gadījumā amortizācija nerēķināsies. Amortizācijas aprēķināšanas metode izvēlējamies, un šeit jūs varat izvēlēties vai nu lineāra, vai nu atlikuma samazināšanas, pēc derīga izmantošanas un proporcionāli. Lineāra. Amortizācijas izdevumu atspoguļošanas izvēlējamies priekš pamatlīdzekļiem un nevajag šeit taisīt izdevumu atspoguļošanas veidu katram pamatlīdzekļam. Ja? Tātad priekš pamatlīdzekļiem būs viens ieraksts, nemateriālams aktīvs otrs, mazvērtīgam inventāram trešais. Ja? Tātad, ja tikai jūs gribāt izdalīt kaut kāda atsevišķa uzskaites konta, lai skaiti, tad amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veids, ja? Tad tikai tajā gadījumā vajag veidot šeit vēl vienu ierakstu. Bet atgādināsim, ka ierakstam jābūt ne tikai nosaukuma, ja, bet arī obligāti aizpildīta tabulas daļa ar kontu, uz kuru mēs gribam, lai būtu atspoguļos tās izmaksas. Izvēlējamies. Derīguma lietošanas termiņš mums jānorada mēnešos. Gada amortizācijas procents. Šeit nekas nevajag radīt, jo kategorija jau viss bija norādīts. Jā, tikai tās atšķīrās. Ja jūsu pamatlīdzekļam ir sezonas raksturs, tad jūs varat izveidot savu amortizācijas grafiku, piefiksot. Amortizācijas grafiks, un šeit nospiežat uz 3 punktiņam, atveras PLNMA amortizācijas gada grafiki, kur jūs varat izveidot savējo. Tā kā mēs strādājam ar dokumentu saņemšanu, protams, mums vajag atspoguļot PVN piemērošanu un PVN analītiku, kur šajā gadījumā būs 38 vai preču saņemšana. Iegramatojot dokumentu, mēs varam redzēt kontījumus, 12,30 ienāca 300 eiro un PVN klāt 63 eiro. Tāpat varam arī izdrukāt rīkojumu par nodošanu eksploatācijā PLNMA un pieņemšanas aktu PLNMA. Dienesta ziņojuma programma paziņoja mums, ka nav izvadīta komisija kataloga inventarizācijas komisijas. Līdz ar to šeit mēs neredzēsim akta drukas formas, neredzēsim nevienu uzvārdu
nevienu darbinieku. Ja? Lai to izlabotu šo situāciju, dokumenta meklējam pogu komisijām uz dokumenta formas, spiežam uz to un pievienojam šeit informāciju par komisijas locekļiem. Nosaukums. Šeit jūs varat jebkuru nosaukumu pievienot. Dokumenta atskaite. Ja jūs šeit izvēlēsiet kaut kādu dokumenta veidu, tas nozīmē, ka komisija būs atspoguļota tieši šajā dokumenta veida. Pretējā gadījumā, ja mēs neizvēlēsim nevienu dokumentu, tad komisija būs attiecīgi izvadīta visus dokumentus, kur būs nepieciešams. Un skatāmies atkal. Tagad mums jau ir ieraksts par komisijas locekļiem. Tas bija pirmais variants, kā mēs varam saņemt pamatlīdzekļi un atspoguļot to datu bāzi mūsu. Otrais variants - objektu saņemšana, kas turpmāk tiks pieņemti uzskaitē, ka pamatlīdzekļi vai nemateriālais aktīvs jāreģistrētos ar dokumentu atkal preču un pakalpojumu saņemšana, bet šoreiz uz nomenklatūras cilni. Kontrahents, aizpildam dokumentu galvenie. Un šoreiz svarīgi atspoguļot arī noliktavu, jo runa iet par nomenklatūras pozīcijām, kurus turpmāk mēs nodosim eksploatācijā kā pamatlīdzekli. Tātad noliktava, nomenklatūras cilne pievienojam jaunu ieraksti, nomenklatūra, bija nopirkti 5 gabali, bet nolēmam, ka vienu galdu mēs ņemsim ofisa un līdz ar to mums to vajag pārveidot uz pamatlīdzekļu. Atveram pamatlīdzekļi nemateriāli aktīvi, PL/NMA pieņemšana uzskaitas dokumentu, sarakstam pievienojam jaunu dokumentu ar datumu, ar kuru gribam redzēt pamatlīdzekļu jaunu, pievienojam jaunu pamatlīdzekļu pieņemšanas uzskaiti. Gadījumā, kad jāizveido pamatlīdzekļi no nomenklatūras pozīcijām, kuri glabājas mūsu noliktavā, atvēruša forma būs pēc noklusējuma, mums jānorāda pamatlīdzekļi nemateriāla aktīvu cilne objekta nomenklatūras nosaukumu, tātad izvēlējamies nomenklatūras kataloga, kods, kura uzskaitīts objekts, tas nozīmē kods nomenklatūras glabāšanas, kods, kura uzskaitīts objekts, un šeit runa iet tieši par nomenklatūru, kā arī noliktava, kurā atrodas objekts, tas arī attiecas pie nomenklatūras pozīcijas. Tālāk tabulas daļai pamatlīdzekļi nemateriāli aktīvi mums jāpievieno jaunu pamatlīdzekļa kārtiņu, un ejam pa cilniem kopējās ziņās. Ieviest eksploatācijā vienlaicīgi reģistrēti uzskaiti, ievādot, pievienojot pamatlīdzekli, aizpildam visu nepieciešamo informāciju. Tātad cilnē kopējās ziņās
atzīmējumu ieviest eksploatācijai vienlaicīgi reģistrēt uzskaite, protams, ja ir cits notikums, tātad izvēlējamies operācijas PL NMA objektiem. Amortizācijas izmaksu atspoguļošanas veids. Atceramies, ka šis ieraksts priekš visiem pamatlīdzekļiem. Grāmatvedības uzskaite, apakšnodaļu norādam, materiālu atbildīgu personu, saņemuma veids, uzskaites konts, pēc noklusējuma tas ir 12.30, bet jūs varat to mainīt manuāli. Vērtības dzēšanas kārtība, norādam amortizācijas aprēķināšana, amortizācijas aprēķināšanas konts, obligāti likam keksīti aprēķināt amortizāciju, ja gribam, lai tas skaitas, amortizācijas aprēķināšanas metode norādam, derīgas lietošanas termiņš, gada amortizācijas grafika, ja vajag. Nodokļu nolietojums, norādam kategoriju grupu, un grāmatojam dokumentu. Skatījāmies kontījumos un redzam, ka no 21.30 uz 12.30 pārējie 1050 eiro. Viens gabals. Protams, ja mums vajadzētu divus galdus pieņemt kā pamatlīdzekļus vai nu kaut kādu citu daudzumu, katram pamatlīdzekļam bija jāuztaisa savu kartiņu un jāpievieno šeit tabulas daļai to. Varam izdrukāt rīkojumu par nodošanu eksploatāciju vai nu pieņemšanas aktu. Un, kā redzējām agrāk, ja, tātad būs pieejama drukas forma arī komisijas locekļi. Jo mēs neizvēlējamies konkrētu dokumenta veidu, kur tas jāatspoguļo. Attiecīgi tas būs visur. Iekārtas vērtību, kura nepieciešama montāža, var uzskaitīt kā ieguldījumus celtniecības objekta konta 1240. Pamatdarbība, preču un pakalpojumu saņemšana, un šeit mēs atspoguļojam tieši celtniecības objektu saņemšanu, no kuriem turpmāk būs izveidots pamatlīdzeklis, un mēs zinām tieši, kurš pamatlīdzeklis būs izveidots, kāds pamatlīdzeklis. Celtnie pakalpojumi un pārējais, pievienojam jaunu ierakstu, un šeit nav obligāti jāizpild pakalpojuma nosaukumu, ja? Varam vienkārši atspoguļot to kodu celtniecības objektu. Bet ļoti svarīgi norādīt konkrēta celtniecības pamatlīdzekļu modernizēšanas objektu. Spiežam uz 3 punktiņam, atveram katalogu būvprojekti, pievienojam jaunu ierakstu un veidojam celtniecības objektu ar mūsu nākamā pamatlīdzekļu nosaukumu. Pievienojam to dokumentam. Komentārā varam norādīt, kas tas bija konkrēti par detaļām, lai turpmāk nemeklēt to papīra formāta dokumenta. Protams, mēs varam pikt detaļas ne no viena piegādātāja un dažādas laika posmas. Un visas detaļas priekš viena un tā paša pamatlīdzekļa mēs pievienosim uz vienu un to pašu celtniecības objektu.
Izvēlējamies celtniecības objektu. Un gramatojam dokumentu. Lai izveidot no mūsu celtniecības objektiem atspoguļotiem pamatlīdzekļu, augšēji izvēlna PL-NMA sādaļa, atveram PL-NMA pieņemšanas uzskaite, veidojam jaunu dokumentu un augšā uz dokumenta formas spiežam pogu operācijā un izvēlējamies celtniecības objektu. Izmainīsies arī dokumenta forma, īstenībā tikai pirmā cilne, tur, kur pamatlīdzekļi. Vispārējie paliek nemainīgi. Izvēlējamies objektu. Kā jūs varat redzēt, pēc noklusējuma programma jau pievienoja 1240 kontu. Un, lai redzētu visu summu, spiežam pogu aprēķināt summas. Un šeit mēs redzēsim summas par visiem celtniecības objektiem, kas bija saņemti priekšā pamatlīdzekļiem. Pamatlīdzekļa nemateriāla aktīvu tabulas daļai pievienojam pamatlīdzekļi, veidojam to kartiņu. Un aizpildam visu pārējo nepieciešamo informāciju. Neaizmirsam aprēķināt amortizāciju kieksīti likt. Norādam derīgas lietošanas termiņu mēnešos un nodokļu nolietojums. Pēc dokumenta gramatošana varam apskatīt kontījumus. 12.40, debēt 12.30 un celtniecības objektu summa. Kā arī varam izdrukāt pieņemšanas aktu un rīkojums par nodošanas eksploatāciju. Pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīvu atskaites sarakstā varam redzēt mūsu jaunie pamatlīdzekļi. Nākamreiz mēs izskatīsim pārējie notikumi ar pamatlīdzekļiem.